Vai Lietuva restorēts DPFs, izturies tehniskās apskates TSDD cietās daļiņas? Mēs šito DPF aizsūtījām uz Lietuvu tādēļ, ka Latvijā analoga nebija un oriģinālais baigi dārgais. Nu, jūs paši saprotat, ka oriģināla cena ir ļoti briesmīga. Ar mani piekritis ļoti daudz īpašnieku dīzeļu, kam tagad mašina pēc 13. gada un saskaras ar to, ka nevar iziet tehniskas apskates cietu daļu dēļ. Tātad tai mašinai kādreiz iepriekš bija jau izņemts ārā DPF filtrs un brutāli viņš bija sametināts. Bet tagad pēc restorācijas Lietuva varat apskatīties, kā izskatās iekšā korīte, kā ielikta iekšā. Un paskatīties, kā vizuāli viņu sakārtoja. Viņi izlaboja visas šuves, pārmetināja, salika visu kopā, tas viņam aizņēma drusku ilgāk, dažas dienas vairāk darba, tādēļ, ka viņš iepriekš bija nekvalitatīvi sametināts, bez slīpēšanas un krāsošanas. Tagad viņš uztaisīts tā, ka viņš būtu oriģināli, var teikt, tā kā Lietuva, zini, taisa. Tā kā tulītas ieliksim iekšā mēs viņu un varēsiet paskatīties, vai viņš iztur cietu daļiņu pārbaude vai ne, tas dubultais DPFs.